Zināšanas, kaut kāda information awareness, mēs varam nodrošināt piekļuvi. Bet par šo te eksporta prizmu, ja var turpināt, tad kas mums ir ļoti svarīgi, piemēram, organizējot tirdzniecības misiju uz kādu valsti, mums ir ļoti nepieciešama šī te lokālā ekspertīze, tirgus, tā drēbes pārzināšana, ko no Rīgas bieži vien ir teju vai neiespējami izdarīt. Un, lai arī Lijā mums ir 14 pārstāvniecības visā pasaulē, tā ir, protams, kontinentālā Eiropa, arī Krievija, Ukraina, Baltkrievija un arī divas tālās zemes, kas ir Ķīna, kur mums Pekinā ir birojas un Tokijā, Japānā. Tad Īrijā šīs te lokālās zināšanas par tirgu, par iepirkēju paradumiem, kā īri domā, kā pērk, cik liela loma ir cilvēciskajām attiecībām, vai šīs attiecības ir vairāk formāls, e-pasti, kā uzrunāt. Tas viss ir ļoti no svara tajā brīdī, kad mēs sākam runāt par konkrētiem veiksmes stāstiem, arī par šādu veiksmes stāstu trūkumu, ja tā var teikt. Un tāpēc tajās valstīs, kur nav Lijā pārstāvniecība, mēs, protams, ļoti aktīvi strādājam ar vēstniecībām. Un Latvijas vēstniecība Īrijā arī ir, protams, mūsu cieši sadarbības partneris, bet ņemot vērā šo te vēstniecības vēsturisko vai faktisko darbu, kuru lielākoties aizņem šie te konsulārie jautājumi, kas liedz varbūt vēstniecībai tik aktīvi strādāt ar ekonomikas jautājumiem, tad darbs ar latviešu uzņēmēju klubu, kas šeit ir Īrijā, visticamāk mums būs nopietnas vai krietnas palīgs, ja mēs šeit plānotu kādas aktivitātes, piemēram, tirdzniecības misija, kādas nozares pārstāvjiem, vai tā būtu informācija tehnoloģiju nozares misija, vai tā būtu pārtika, vai tā būtu tekstils, mode, vienalga, kura nozare, tad šīs te darba kārtības, darba programmas, cilvēki, ar kuriem satikties, pārzināšana, tas būtu tāds praktisks ieguvums, ko mēs no Rīgas, tā teikt, mums būtu grūti to nodrošināt. Tāpēc Latviešu uzņēmēju klubs būtu vienkārši kā loģiskas sadarbības partneris. Dažam primāri tā ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. To var e-pasts ir eksports@lia.gov.lv vai arī tāpat mūsu vēstniecība šeit uz vietas. Viņi jau tālāk koordinē šos te kontaktus un viņiem jau ir precīzāka informācija, pie kā griezties. Bet droši rakstiet savas pārdomas vai novērojumus, kuras ir tās nozares, kas būtu interesantas mūsu uzņēmējiem. Mēs noteikti ieklausīsim. No eksporta viedokļa, protams, mēs primāri esam ieinteresēti Īrijā, kā Latvijas preču un pakalpojumu noiet tirgu, jaunu noiet tirgu. Un otrādā virzienā, tipiski tās ir investīcijas Latvijā atkal, ja, protams, ir kāda doma par uzņēmumu atvēršanu vai rūpnīcas celšanu Latvijā, mēs noteikti arī esam adresāts, kuru uzrunāt, un tad mēs spētu izskaidrot prasmīgi, kas ir tās priekšrocības, ko investors iegūt Latvijā, nevis investēt kādā citā valstī.